Bet kā sokas gatavošanās jaunajam mācību gadam, to mēs tūdaļ noskaidrosim. Atklāt sakot, tas man krīt uz nerviem. Kur tev labāk patīk, skolā vai pendānsā? Skolā. Skolā notiks kārtējā skolas jubileja. Jā. Un no eksāmeniem nebūs bail? Nē. Tā kā sporta veida automodelisms, kurš mūsu rajonā vispār ir ļoti populārs. Un pie tīkla ir pieslēgts arī lazerprinteris, skaneris. Kā bija labi? Nu tā varēja labāk, protams. Lai skatās no galvenajām tribīnēm, labajā pusē. Čau, Rujena! Čau, mamma! Čau, tēti! Esiet sveicināti Rujenas vidusskolas absolventi, esošie un bijušie skolēni, skolotāji un visi, kuri Rujenas vidusskolu sauc par savu. Šogad Rujenas vidusskola ar vadmotīvu Būsim drosmīgi svin savu 105. dzimšanas dienu. Lai dalītos atmiņu stāstos, pavisam noteikti arī ir nepieciešama drosme. Tāpēc tuvākās stundas laikā šeit, Svētku studijā, pie manis viesosies Girts Bišofs, Dina un Dainis Bertāni, Agnes Ines Pakalne, Ingrīda Bērziņa, Dita Balode un citi. Mums būs 4 sarunu temati – skolas tradīcijas, ārpusstundu aktivitātes, skolas mediji un, protams, arī mācības. Būs iespēja redzēt dažādas video un fotogrāfijas. Jāpiebilst, ka šogad ir vēl viena jubileja, aprits 60 gadu, kopš ir uzcelta lielā skolas ēka Rujenā, Rīgas ielā 30. Tāpēc šodien mēs esam tieši šeit. Rujenas vidusskolai 105. Sveicu Svētku studijā jau pirmos viesus, bijušos direktorus Girtu Bišofu, Vidoru Zviedri un esošo direktori Lindu Čākuri. Labdien! 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 Rujenas vidusskola ir bagāta ar dažādām tradīcijām, un kurš gan cits labāk tās tradīcijas pārzina kā skolas direktori. Pirms 55 gadiem, 1969. gadā, notika pirmais skolas salidojums. Un ik pēc 5 gadiem satikties, tā arī ir kļūst par tradīciju, vai ne? Pirmais jautājums, Bišofkungs, jums. Kas tad ir tās noturīgākās skolas tradīcijas? Jo jūs direktora amatā esat bijis vairāk nekā 20 gadus. Viena no galvenām tradīcijām ir, kā uzsākot mācību gadu gājiens pie tālāk taurētāji, kur ir, un pēc tam ir pagalmā pulcēšanās un notiek skolas direktoru uzrunu kolektīvām, un tālākās tradīcija ir Aristoteļa svēks, kas ir viena no galvenajiem arī un labā tradīcija skolā, kas ir ievest. Un trešo varētu minēt žetonu vakaru, kas arī ir viena no labākajām tradīcijām, un kur, es nezinu, vai tagad ir, man sāpēja sirds, kā žetons bija jāpērk skolniekam. Bet manā laikā žetonu devām pa skolas līdzekļiem. Tālākā tradīcija vēl ir tradicionālais basketbola turnīrs, kuram jau ir vairāki kā 70 gada, kur dibināja bijušais skolnieks Gunārs Lučins. Un vēl ir daudz tradīcijas, kas tiek izlaidumi un kā parasti arī salidojumi. Kad es dibināju, kad es pirmo salidojumu, tas neatceros, kas tas bija, gājienā bija pat no pirmā izlaiduma. Mēs tad arī paskatīsimies vienu mazu video no 1998. gada žetonu vakara.
Rūjenas vidusskolai 105. Tad tālāk jautājums arī Vidaram. Vidar, jūs kopš 2006. gada esat sporta skolotājs un esat arī absolvents un bijušais direktors. Kas jums ir tādas vispilgtāk atmiņā palikušās skolas tradīcijas? Es par tradīcijām domāju, ka varētu pastāstīt no tā laika, kad mēs gājām skolā, bet tie bija citi laiki un tas bija kaut kā tas viss citādi kārtojās. Viena no tādām bija, kad septembra mēnesī mēs principā nemācījāmies, visi devāmies uz kolhozu, tur kartupeļus novākt, līnijas siet un pavasarī atkal akmeņus vākt. Un tā bija tādas izjūtas, varbūt citreiz ar nepatiku, bet tas kolhozs piedzīvojums. Un tas bija tāds, kas gāja tiem padomu laikam cauri. Tad vēl viena no tādām, kas man atmiņā ir, kad žetonu vakariem gatavojoties, un es domāju, ka tā jau ir tāda liela klasika, kad mēs izveidojam vai sarīkojam grandiozu priekšnesumu vai teātra izrādi, un gadu no gada gandrīz, kad cenšas katra nākamā klase to pārspēt, un tad pēkšņi vienā brīdī tas, ka tā latiņa ir tik augsta, kad ir kaut kur jānolaidās. Un tad man bija pilnīgi tāds prieks, kad tagadējā direktora ar savu klasi, man liekas, ka viņi nedaudz atsēdināja, lai atkal var pēc tam tur tiekties uz augšu. Jo bija tāda, ka sacensība tā kļuvusi un iesaistoties tur, es sapratu, ka viņas klases audzēkņiem, tā audzināmā klase, kas bija, kad jūs to tādu perfekti paveicāt. Bet jā, par Rūjenas izrādēm runā, man liekas, es domāju, visā Latvijā, un kad mūsu bērni dodas kaut kur uz augstskolām vai satiek citas un pastāst, kāda mums tie žetonu vakari ir, tad man liekas, ka tie tur citi klausās atplest mutu un tādā veidā, jā. Un tad vēl tāda tradīcija bija, kad pēc vidusskolas pirmās klases, man tā bija 9. klase, kad pabeidzām, ka bija šīs lotos vienības, kad pavasarī devās uz mēnesi un dzīvojām tur un pelnīja lielo tajā laikā rubli. Un par to varēja nopirkt. Un tad sabrauc no Latvijas vai no Vidzemes tās lotos vienības un piedalījās dažādās sacensībās. Tās bija tās, bet tās ir savu laiku tradīcijas, kas jau beigušās un noteikti tagad veidojas citas. Ko manā direktorēšanas laikā ievies, varbūt bija tāda sadejošanās ar apkārtējiem novadiem, Masalats, Rūjens un Naukšēna novads, lai nebūtu jāgaida kārtējie dziesmu svēki un tā, tad mēs katru gadu rīkojām tā kā citā novadā, bet man liekas kaut kādas 6-7 gadus un šī tradīcija nav nostiprinājusies, bet iesākums viņai bija. Tā varētu, jā. Protams, basketbola turnīrs man kā sportistam, tas jau ir ar atmiņām no spēlēšanas līdz vadīšanai un skolas sargāšanai, un tie stāsti ir tādi, ko reizēm varbūt studijā arī pat nestāstīt. Jā, tradicionālā basketbola turnīrs jau ir aizsācies 1948. 49. mācību gadā, un tas sanāk, ka ir vecākais un vienīgais turnīrs Latvijā, kurā piedalās tikai vispār izglītojošo skolu komandas. Tad mēs laikam ar to esam īpaši, vai ne? Jā, mēs ar to esam īpaši, un es domāju, ka tajos pirmsākumos, un iespējams, ka bija nedaudz vieglāk, kad nebija sporta skola, šis sistēma tika spēcīgi dibināta, un kad tās skolas vairāk interesi bija un brauc, un varēja tās komandas vairākas nokomplektēt uz šo basketbola turnīru. Dotajā brīdī tā, ka šajā brīvlaika nedēļā vai tajā laikā sporta skolām ir savu turnīru, un tad jau tur kādas skolas izdomā, ja man tie labākie puiši nav, tad mēs arī varbūt nebrauksim. Tas ir tāds, bet par ko mēs cenšamies un cīnāmies, un tā ir tā tradīcija, ka gribās kaut ko pacelt, un varbūt, ka Basketbola savienība kādreiz mūs novērtē un ar dāvanām atskrien pie mums. Jau no Rūjenas ir nākuši basketbolisti, kā mēs zinām. Jā. Bet tā tad jums arī ir mīļākā skolas tradīcija? Es tā nevarētu teikt, jo skolā, kad tu esi no pirmās līdz absolvēšanas laikam, mācību laikā, pēc tam arī kā skolotājs strādā, tās tradīcijas viņas
viņas iekrīt sirdī un es domāju, ka viņas paliek tur noturīgas un vienmēr ir par ko atcerēties, par ko parunāt. Un tā tas ir. Nevarētu teikt, ka viena tāda mīļāka, bet ir tāds, kurš varbūt, ja topā būtu jāliek, tad tā, bet es tā neteiktu šoreiz, Jā, Linda, kādas jaunas tradīcijas ir ieviestas Rūjienas vidusskolā pēdējo gadu laikā? Jā, laikam jāsaka tā, ka tās jaunās tradīcijas būs saistītas ar skolēnu pašpārvaldes darbu, jo Rūjienas vidusskolā šis skolēnu pašpārvaldes darbs, nebaidīšos teikt, manuprāt, ir ļoti augstā līmenī, bet ne tikai novadā skatoties, bet visā republikā. Līdz ar to man gribas teikt tā, ka jāpiemina noteikti ir skolēnu izlolotā erudīcijas spēle Ko tu? Tad skolotāja dienas tradīcija, kas tika pastiprināta jeb papildināta ar S kvadrātā, kur jau, manuprāt, nākošu gadu notiks 5. reizi, ja nemaldos, kur skolēni izvirza skolotājiem nominācijas. Un priecē tas, ka katru gadu tiek salītē celti citi skolotāji. Un ar tādu humoru piesitienu tas viss notiek. Un tas ir tāds emociju lādiņš mums, skolēnu skatījums uz mums. Un arī tas mums laikam liek smaidīt visiem pedagogiem vēl ilgi, pat izlaidumos. Mēs atceramies šīs lietas. Tad vēl noteikti man gribas pieminēt, kad es varētu runāt par šīm tradīcijām, kuras ir pēdējo 4 gadu laikā. Un vispilgtāk laikam ir šis Covid laiks. Man palicis atmiņā, kā mēs kopā ar skolēniem mēģinājām šo kopības sajūtu radīt. Tad, ja tā godīgi, tad mūsu skolā atzīmē 8. marts. Jo tas bija mirklis un iespēja skolēniem pasniegt skolotājiem pašceptus keksiņus. Un tas, ko arī Vidars teica, par ko man gribas ļoti, ļoti priecāties par šo žetonu vakaru, ko viņš teica par maniem audzināmiem bērniem, tad tas, kad skolēni dara paši. Viņi dara paši, viņi rada paši, viņi izbauda visus šos procesus un beigās arī sabiedrība priecājas par šīm lietām. Jo, man liekas, arī mēs esam aizraujušies ar šīm digitālām lietām, ar šīm skaļām lietām, ar tehniskām lietām. Un reizēm, man liekas, aizmirstam šo cilvēcīgo faktoru. Kad īstenībā jau tas labdien, labrīt, smaids, apkampiens, tas jau tomēr ir tas, kas silda tās sirdis. Un klausoties savos kolēģos, savā direktorā, es ļoti priecājos par to, ka mums ir izdevies direktori saglabāt visas tās tradīcijas, kas ir tavā sirdī bijušas tuvas un mīļas vēl līdz šim brīdim. Rūjienas vidusskolā viņas visas vēl dzīvo. Un līdz ar to dzīvo un radītas ir jaunas, bet pateicoties mūsu skolēniem. Bet kam jūsuprāt jautājums visiem, kam ir jābūt, kādiem faktoriem ir jābūt, lai šī tradīcija būtu noturīga? Man liekas, ka arī apkārtējai sabiedrībai ir zināmā mērā varbūt pat jāpieprasa kaut kas, un tas, kas ir palicis un viņi skolu beiguši, skolas laiks ir pagājis, bet viņiem tas ir palicis atmiņā un vēl kādu laiku tas ir turpinājies. Man liekas, to nevar tik strauji tā izbeigt. Tā ir runa par 1. septembra gājienu. Un par šo žetonu gājienu, kas ir, tā ir tāda svēta lieta, man liekas, ka nekur tā nenotiek. Un kādreiz, varbūt tas bija visās skolās, visi kaut kur gāja, tad mums vienkārši, jo sabiedrība pieprasa, nāciet, atrādieties, cik jūs esiet, kādi jūs izskatieties, kas ir jauns, kāda skolotāja. Man liekas, ka arī no tās apkārtējās vides, jā. Kā jums šķiet, Bišofkungs, kā jums šķiet, kam ir, viss pateica, kam ir jābūt, lai būtu skolas tradīcija noturīga? Tā noteikti piekrīt Vidaram šajā jomā par sabiedrības to skatījumu un viedokli, bet runājot, piemēram, par tradicionālo basketbola turnīru, tā tomēr ir šī apziņa, ko arī sākumā, Iveta, tu teici, kad īstenībā mēs esam vienīgie Latvijā, kas uztur šādu vispār izglītojošo skolu, basketbola turnīru. Tā ir arī vēl viena lieta, kas šo tradīciju neļauj izbeigt. Un tad vēl arī tās lietas, vēl vienreiz laikam uzsvērš emocijas bērnos. Jo, ja šī tradīcija rada šīs emocijas bērnos, tad, ja viņas ir iespējams piedzīvot 12. klasē, tad ik viens, kurš līdz šai 12. klasē aug, viņš viņas grib piedzīvot šajā laikā. Un tā ir arī laikam kvalitāte,
ko es noteikti gribētu uzsvērt, kas ir gājusi cauri Rujens vidusskolai visiem gadiem, jo mūsu pasākumi ir bijuši kvalitatīvi. Viņi ir bijuši kvalitatīvi un daudzpusīgi. Un man ir ļoti liels prieks, ka mums līdz šim brīdim izdodas to noturēt. Mēs dziedam, spēlējam, mēs runājam, un mēs visu to darām tā, un visu to darām visai sabiedrībai kopumā. Tieši tāpat par salidojumu. Salidojums ik pēc 5 gadiem Rūjiena savus pilsētas svētkus atdod skolai. Tā ir atkal viena no lietām, kas arī tradīcija, kur mēs iesaistam sabiedrību un īstenībā emocijas. Atmiņas, tās lietas, un tās ir laikam tās, kas arī palīdz šīm tradīcijām dzīvot. Bet ir arī tradīcijas, kas tā kā ir agrāk bijušas un tad atkal atjaunotas. Piemēram, laikam popiela, kas vēl ir tādi piemēri, kas ir atjaunotas. Pēdējos 2 gados ir popiela. Un īstenībā man ir nelāgas aizdomas, varbūt ne nelāgas, bet priecīgas aizdomas, ka mums laikam atjaunosies diskotēkas Ziemassvētkos, jo pagājušos Ziemassvētkos pirmo reizi pēc ļoti daudziem gadiem un arī skolēni pieprasītas. Mēs gribam balles, ja gribam diskotēkas. Jā. Bija ļoti ok. Jā. Un tas man nevis pateicoties skolēnu pašpārvaldē. Jā, skolēnu pašpārvaldē. Un Dzērvenīte mūsu skolēniem ir viena no top dziesmām. Jā, un jūs jau pieminējāt Aristoteļa tradīciju, kas noteikti daudziem skolēniem ir palikusi spilgti atmiņā, kur tā ideja tā tad ir tāda, ka 11. klašu skolēni sagatavo dažādus uzdevumus 10. klašu skolēniem. Un tie uzdevumi arī ir ļoti dažādi. Es atceros, kad mums bija jāorganizē, manai klasē bija jāorganizē, tad arī bija visādi uzdevumi. Mēs likām mest jālu olu, un tad savukārt mums bija uzdevums, mums bija jāēd sāļas šprotes ar saldu ievārījumu, un viss kaut kas bija. Bet es jums gribētu parādīt fotogrāfiju no 2009. gada Aristoteļa, kad bija arī kāds uzdevums īpašs. 2009. gadā mana klase izdomāja uzdevumu. Mēs, pateicoties direktoram Ģirtam Bišufam, viņš laipni atļāva izmantot savu automašīnu Volgu. Un viņiem uzdevums tātad bija sekojoši: jāiekāp direktora Volgā pēc iespējas vairāk cilvēkiem no klases, skolēniem pēc iespējas vairāk, tā, lai var aiztaisīt durvis. Bišufkungs, jūs atceraties šo notikumu? Cik dar ir sakāpušie? Viņš arī zina, man liekas, skaitu. 23. 23 bija, vai ne? Es jau arī vairs neatceros, cik bija skaits, bet noteikti tik daudz vairāk nav bijuši cilvēki, vai ne, tajā mašīnā. Šis būtu tāds interesants kā tradīcija, ka katru gadu tu piebrauc Aristoteļa un 10. klases skolēniem ir, vai viņi ir 13 vai kā iepriekšējā mācību gadā 26, tas būtu jauns rekords bijis. Ja, protams, viņi salīst visu tur. Jā, pamēģināt, ne? Šī tāda tradīcija. Atjaunot. Direktoru Volgā sakāt. Direktoram Volgu vairāk nav. Tad būtu kāda cita automašīna, kas mēs varētu atjaunot šo tradīciju. Bet jā, lūk, arī šāda veida Aristotelis ir bijis un šāda veida tradīcija, kas Aristotelis vēl projām dzīvo Rujienas vidusskolā. Un tad noslēgumā vēl viens jautājums par to, cik viegli vai grūti ir iedzīvināt jaunas tradīcijas skolā, jūsuprāt. Man liekas, ka direktoram ir tā priekšrocība, ja viņam ir kaut kas nosapņojies, kaut kādu vīziju parādījusies, viņš nāk ar to, nāk pie ārpusklases vietnieces. Un viņam, protams, uzreiz jāorganizējās un tā. Un tad vienkārši jautājums ir par to, vai šī tradīcija aiziet vai neaiziet. Un tas jau ir no skolēniem pirmkārt atkarīgs. Man viņu var patikt un es viņu varu izsapņot, bet ja skolēni viņu to nepaņem, man liekas tādā veidā. Jā. Un tas tiešām nav. Un arī, man liekas, tās noturīgās tradīcijas, ko mēs mēģinam saglabāt, viņas ir pietiekošā daudzumā, pietiekoši daudz, lai, piemēram, atvēlētu ļoti daudz vietas kaut kam jaunam. Un es pilnīgi piekrītu Vidaram, kad ir ideja, ir izsapņot, arī pagājušie Ziemassvētki mūsu skolā bija citādāki nekā citus gadus, bet ir jājūt pēc tam tā atgriezniskā saite no bērniem, no vecākiem, no pedagogiem, vai jā, vai nē, vai nākošu gadu pilnveidojam, nepilnveidojam, bet katrā ziņā mēs dzīvojam laikmetā, kur ir jāmēģina. Jāmēģina un arī jāpieņem tās lietas vai nu jā, vai nē.
Un man jau liekas, ka skola ir domāta skolēniem, bērniem. Un viņiem jānāk ar to iniciatīvu, ko viņi vēlās, un direktoram jābūt tam, kas tiešām. Un dod, un atbalsta, un tad redz, vai mums aiziet jaunas tradīcijas. Tādas viesistabas Ziemassvētkos, kā mūsu skolā, noteikti nav nekur citur Latvijā. Un tā ir skolēnu tradīcija. Un tā ir lieta, ko viņi rada sev un rada visiem mums šeit strādājošajiem. Jā, teikšu jums paldies par sarunu. Atgādināšu, ka ar mani šodien kopā bija bijušie direktori Vidars Viedris, Ģirds Bišofs un esošā direktora Linda Čākure. Novēlu, lai skolai izdodas noturēt tās tradīcijas, kas ir jau gadiem ilgi, un arī, protams, arī radīt jaunas tradīcijas. Paldies jums! Paldies! Rūjenas vidusskolai 105. Pirms aicinu nākamos studijas viesus, noskatīsimies video, kurā sveicienus sūta Rūjenas vidusskolas absolventi no dažādām pasaules vietām. Čau visiem, man sauc Liena, esmu 88. izlaiduma absolvente un sveiciens visiem no Norvēģijas. Čau, mani sauc Ģirds, esmu 88. izlaiduma absolvents. Sveiciens, esmu Madara, bijusi sociālo zinību skolotāja. Un sveicieni no Dānijas! Čau! Esmu Agnese, 88. izlaiduma absolvente un sveicieni no Lielbritānijas. Sveiki! Mani sauc Laura Šmite un es esmu Rūjenas vidusskolas 87. izlaiduma absolvente. Sveicieni jums no Īrijas un lai jums lielisks salidojums! Hei, hei! Un sveiciens no tālās un saulainās Meksikas. Novēlu Rūjenas vidusskolai smaidīgus un saprotošus skolotājus un zinātkārus skolēnus. Daudz laimes jubilejā! Rūjenas vidusskolai 105. Turpināsim mūsu atmiņu ceļojumu, un pie manis šeit svētku studijā ir ieradušies Dina un Dainis Bertāni, bijušie sporta skolotāji un mūzikas skolotāja Gunta Kalniņa. Esiet laipni lūgti! Jā, mūsu temats šajā sadaļā ir par ārpusstundu aktivitātēm, jeb par pulciņiem. Un viena no tādām aktivitātēm, ko skolēniem tātad bija iespēja un vēl joprojām ir iespēja darīt, ir basketbola treniņi. Paskatīsimies interviju ar Daini pirms vairāk nekā 20 gadiem. Gan Rūjenā, gan Rūjenas vidusskolā ir ļoti senas basketbola tradīcijas, un es domāju, ka tādēļ arī mums spēlē gan jauni, gan veci, un es domāju, šīs tradīcijas arī turpināsies turpmāk. Basketbolu spēlē gan jauni, gan veci. Daini, pastāstiet, kā tad toreiz, kad jūs bijāt sporta skolotājs, kā tad toreiz bija interese par basketbolu? Interese bija ļoti liela, un es teikšu, kāpēc, jo tajā laikā Rūjenā ar citiem sporta veidiem tik profesionāli nenodarbojās. Ja gribēja katrs kaut kādu futbolu kaut kur uzspēlēt, bet tādi, ka organizēti treniņi citos sporta veidos nebija. Basketbols bija vienīgais sporta veids, kur bija organizēti treniņi pa vecuma grupām, un tāpēc arī tā popularitāte bija tik augsta. Bet kāpēc bija tikai basketbols? Kas tur bija pa iemesliem? Es domāju, ka vienkārši tāpēc, ka mēs kā skolotāji mēs bijām vairāk tieši speciālisti basketbolā. Normons Bišovs, es un mēs divi iesaistījām arī kaut kādās grupiņās. Bet tas viss aizgāja un citos sporta veidos nebija vienkārši speciālisti. Un lai es ņemtu tur protams, ka es protu spēlēt gan futbolu, gan volejbolu, vispārējo. Bet vienkārši, lai trenētu, tur drusciņi vairāk ir jāzina nekā tikai pašam prast. Bet tā interese, man liekas, basketbols vēl projām ir ļoti populārs Rūjenas vidusskolā. Kāds ir tāds skats no malas šobrīd jums? Populārs ir, bet es teikšu tā, ka ir parādījušies daudz citu sporta veidi, kur varbūt ir bērni, kuri cenšas apvienot vairākus tos sporta veidus, bet no tāda viedokļa, spriežot arī pēc mūsu bērniem, tas nav nekas slikts, ja viņš ir apgūs vairākus sporta veidus, un tad viņam ir izvēles iespēja, ar kur nodarboties tālāk. Dīna, vēlāk gan tad bija vairākas jau iespējas dažādiem arī citiem sporta pulciņiem. Kādas jūs tādas aktivitātes atceraties? Es
Es gribētu piebilst arī, ka droši vien liela nozīme ir tam, ka tās tradīcijas, tas tradicionāls basketbola turnīrs, kas sākās, ka tas no gadiem ir gājis, un ka tāpēc arī tas basketbols ir tas primārais, ko norbis. Kad es atnācu, tad vēl bija labas ziemas, un pirmajā gadā, tur, kur tagad ir jaunais futbola laukums, tur bija tāds vecs futbola laukums, tajā laikā šķūrējām sniegu, un es atceros, kā mēs ar Dainu lējām ledu pa naktīm, lai bija slidošana, ļoti daudz slidojām. Un vēlākos gadus jau, kad jau uztaisīja jauno stāvlaukumu, tur hokeja laukumu, tad jau arī tur. Tās bija tādas foršas, vēl tādas aktivitātes, kas man vienmēr palikušas atmiņā, un kā liekas, es neesmu aizmirsuši slidot, un esmu vēl daudziem iemācījis. Un tās ir tādas jaukas, labas, foršas atmiņas. Man savukārt par ziemas sporta veidiem atmiņā ir, ka mēs ar lielo skolas autobusu braucām uz Žagarkalnu un mācījāmies arī slēpot. Tieši jūs man iemācījāt arī, kā bremzēt vismaz. Kā bremzēt vismaz, lai laimīgi notiek līdz lejai. Jā, arī tāda bija kaut kāds periods, vai ne? Bija, tad jau nāca tās ekskursijas, kas bija tāda varētājs mācību ekskursijās braukt, un tas bija tāds foršs laiks. Un kā ar tiem pārējiem sporta veidiem, kā tie pamazām ieguva vietu Rūjenas vidusskolā arī? Es domāju, ka tas viss sākās, kad nodibināja sporta skolu. Tur arī tas sākums bija vairāk uz basketbolu, bet tad lika lēnām klāt arī vieglatlētika, volejbols, futbols. Un tad, un bija arī speciālisti parādījās, kas ar tiem bērniem strādā, tas tā pakāpeniski. Bet pateicoties tam, ka sporta skola. Jo tiem pulciņiem, tur bija tā pulciņa un strādā praktiski skolotāji pēc stundām, tad viņš tur ņem no malas, nevienu cilvēku neņēma, kas nāk speciāli tikai uz pulciņiem, jo tikai pulciņos strādājot īsti neko nopelnīt nevar. Kas ir bijuši varbūt tādas spilgtākās atmiņas no šīm ārpus stundu aktivitātēm, no šiem pulciņiem? Tur arī gan jau, ka bija visādi kuriozi, vai ne, un visādas aktivitātes. Kas jums tā prātā ir palikušas? Vai sacensības arī no sacensībām, kādas spilgtākās atmiņas? Teiksim, kas saistīts ar basketbolu, tad viss spilgtākie ir tomēr tie paši jaungadu turnīri, kur, bet ir jau visādi brīnumi bijuši arī ar tiem mazajiem, bet tā, es zinu, ka es biju diezgan prasīgs, disciplīna prasība pret kārtību nodarbībās, un personīgi es 2 reizes dāvas izmetis no treniņa. Tikai tāpēc, ka runā pretī. Es, piemēram, ļoti labi atceros, ziniet, kas bija? Mūsu puiši bija baigi forši, mums trenējās basketbolā. Tāpat Dairs, tāpat Alpevs jūras, visas jau zina, kas ir. Un, protams, kā jābrauc uz rajonu krosu, ko tad ņemam savus basketboļus, nav problēma. Aizbraucam Valmierā, neatceros, kā sauc to vietu, kur mēs skrējām mūžīgi, no tiem meža jūgi. Tur sporta skolnieki valmierieši iesildās, visu kaut ko tur dara. Mums ir puiši tādi vienkārši, tie tur iesildījušies. Kā jūs domājat, kur bija 2 pirmajās vietās? 3. Vēl Oskars bija laikam 3. Ja. Pirmais bija Alpevs Juris, 2. bija Dairis Bertāns un 3. bija Oskars Virs. Visi tie sporta skolnieki paliks diezgan stipri aiz muguras. Jo Alpevs Juris pateica, es vienkārši neciešu, ka man kāds skrien pa priekšu. Tā kā tas bija ļoti vienkārši, un tie ar visu savu iesildīšanos palika aiz musējiem. Tas bija tāds foršs toreiz rudens krosses, atceros. Un, piemēram, mazā skoliņā es sāku to, ko es darīju. Tie paši pamatiņi, sākuma sagatavošanas grupiņi, ka tur vispār mēs sākām spēlēties tām mummām. Bet viņi visi tik ļoti gribēja jau pēc stundām. Tad viņi varēja tikt prom no pagarinātās grupas. Un man tajā mazā skolas zālītē vienmēr kādi 30 puikas tādi, tā ka vispār nav, kur viņus likt. Un tad jau tur skolotājs nāca un vilka ārā tos, kam jāpievelk mācības, kam mācības, tad tos tā kā ārā. Tad tas bija tāds stimuls arī, man liekas, viņiem mazliet mācīties, lai tu varētu tikt. Viņiem bija vai nu viens vai otrs. Jā, jo tas treniņš sākās diezgan ātri, tad mazajā skoliņā tur tūlīt pēc stundām, un bija jau tā pagarinātās dienas grupa, kur bija jāmācās. Un tad viņi tik ļoti uz to negribēja, tad tur, man bija pilna zāle. Bet kā jūs salīdzināt to laiku, kad jūs bijāt kā skolēns Rūjenas vidusskolā un tad kā skolotājs? Kā tā interese par sportu mainījās? Man liekas, ka es domāju, ka tur tā interese visu laiku ir bijusi. Vienīgais bija tas, ka tad, kad mēs atnācām, tad tas viss tā kā organizētāk bija. Tad, kad mēs mācījāmies, tad bija tā kā pašplūsmā daudz, kas jau paši gājām. Mums inventārs bija, paši izdomājām, ko darīt, un tas bija tādā līmenī. Bet tad jau tu sāc organizēt un konkrēts laiks, kad nāk tie, ja tur meitenēm tas laiks un tā. Tas varbūt mainījies, bet interesi nekad nav zudusi. Kā jums šķiet? Tā ir, jā.
Man liekas, tajos laikos, kad viņš pats bija skolnieks, viņš arī pa logiem rāpās iekšā, lai tiktu vēl kaut ko darīt. Bet arī tāds kā atvērts durvis vienmēr bija pieeja. Nu, nekas jau nebija. Kā tagad mums ir noslēgts visu konkrētu laiku? Iekšā, ne ārā. Mēs zālēs darbojāmies un mums ieslēdz skolā, mēs netikām ārā. Tad mēs te lecām pa virtuvi, tur, kur vecā virtuvi bija, tad mēs lecām, bet apakšējie logie visiem bija kliņķi noņemti, un tad lecām par tie, kas bija augšējā tie logi. Bet, bija kupenis. Bija diezgan padzīgs sniegs, bija ziema, un te naktī, ja nemaldos, uznāca -30, tu, protams, pēdējais lēts, un to logu jau aiztaisīt nevar. Un tad tur skatuves sasala trubus, un pārējie nenāca skolā, un tad mums bija jānāk te remontēt palīgā. Un vakar vienam skolniekam bija tēvs, tā kā santehniku vilka, tepat SCO mājas, ka būvēja, un te gājām, viņš mums palīdzēja salabot visu. Jā. Kas tik nav bijis jādara vai skolēniem? Tikai tāpēc lai tai zālē tur varētu darboties. Jā, bet ne sports vienīgais. Tā tad ir interešu pulciņš, arī mūzika ir ļoti, ļoti nozīmīga loma. Un te noteikti ir jāpiemina maistro Evalds Siliņš, kurš jau 20. gadsimta 50. gados sagatavoja skolēnu un skolotāju ansambļus. Un 1971. gads ir īpašs ar to, ka izveidota pirmā mūzikas novirziena klase, un pēc tam jau Rūjienas vidusskola kļuva par mūzikas novirziena skolu. Bet pirms es pievēršos Guntai, vispirms pastīsimies video, kas ir uzņemts pirms vairāk nekā 20 gadiem. To, kad Rūjienas vidusskola ir mūzikas novirziena skola, es domāju, ka tas īpaši nav jāuzsver, tas jau zināms sen. Un uz šo brīdi Rūjienas vidusskolā darbojās 2 kori, tas ir stabīli. Tas ir zēnu koris un 5. un 9. klašu meiteņu koris. Spilgta tradīcija ir, kad mēs atzīmējam Evaldienas. Tad skolotājs Siliņš, kurš ir dibinājis to mūzikas novirzienu, un mēs tā kā pārsteigumu viņam, kā pateicību visam šim darbam, atzīmējam tātad viņa jubileju. Vēl kori piedalās visos pasākumos, kas ir saistīti gan skolā, gan pilsētā, ja mūs uzaicina. Un, protams, kā neiztrūkstoši ir arī visas koru skates. Rūjienas vidusskolai 105. Skolotāja Digna stāstīja par koriem ļoti daudz, bet noteikti ir jāpiemina arī pūtāju orķestris. Gunta, kāda loma tad pūtāju orķestri bija Rūjienas vidusskolā? Jā, varbūt nedaudz tā atkāpjoties, protams, ir prieks redzēt kolēģi un klausīties viņu stāstījumā. Jo, protams, šīs te Evalda dienas, ko mēs visi kopā parasti organizējam un organizējam vēl joprojām, tās mums visiem ir sirdī palikušas ar ļoti raibiem priekšnesumiem. Tā kā tiešām un joprojām arī šajā ziemā mēs atzīmējām Evalda Siliņa dzimšanas dienu. Bet, protams, kā jau teici, tā mans tas dzīves viss gājums ir tā savies ar orķestra muzicēšanu, kad es pati vairs vienkārši arī tā pārdomājot, kurā brīdī es biju skolnieks, kurā jau es biju skolotāja un kurā brīdī jau es sāku spēlēt pati kopā ar saviem skolniekiem. Es jau vairs tā nemaz tos posmus nevaru nodalīt. Tā kā tiešām ir visi tādi posmi iziet, un es domāju, ka vēl par orķestru runājot ir tas, ka mums ir ļoti veicies, kā Rūjienā, tādā mazpilsētā, ir nonākuši cilvēki, kuriem tiešām šī orķestra muzicēšana ir tāda sirdī ļoti tuva. Un viņi ir tāda ļoti enerģija un tiešām ir visi sevi ielikuši. Ja mēs gribētu runāt par tādiem ļoti senākiem laikiem, tad mums būtu jāpajautā mūsu orķestrantam, veterānam Edvardam Dimitrim. Viņam ir, es domāju, vismaz kā 10 sējumi, bet es varu samelot. Tā kā viņš tiešām, bet kopš es muzicēju orķestrī, tas ir Jāņa Akuļa laiks, kopīgi pavadot, protams, braucot uz salidojumiem, uz dziesmu svētkiem, visi tie kopējie piedzīvojumi, arī uztraukums, kas ir orķestriskā tēs, tā kā viss tas ir devis tādu tiešām dzīves rūdījumu. Un, protams, strādājot par skolotāju, arī ar saviem audzēkņiem vienmēr esmu ar flautas meitenēm bijusi kopā. Un, protams, arī tikpat enerģiski un aizrautīgi tajā visu pārņēma diriģents Gvido Brenčevs.
Un šobrīd arī strādā skolas audzēkņiem un iesaist arī audzēkņus kultūras orķestrī, tālos taurētājām. Un tā kā viss turpinās. Un tā ir dziesmu svētku kustība, kurā visi audzēkņi tiek iesaistīti. Un es domāju, tas ir tiešām tāds emocionāls un Bet līdz ar šo mūzikas novirzienu tā tad arī līdzi nāca šī instrumentu spēle, kas ir kā jau nevis kā pulciņš, bet kā mācību priekšmets. Mācību priekšmets, jo, lai varētu iesaistīties kolektīvā, ne tikai spēlēt, piemēram, orķestrī, orķestrī nevar iesākt spēlēt viengadu laikā. Tev ir vairākas gadus kaut kas jāmācās, jābūt pamati, jābūt pacietīgam un tikai tad. Un arī jau tāpat korī, arī pati noteikti dziedāja korī. Taču, jā. Gan meiteņu korī, gan jauktajā. Jāiemācās balsis, jāmācās mūzikā pamat un tad, bet orķestrī tiešām ir tas, ka instrumentu spēle prasa pacietību. Prasa pacietību un tikai tad skolotājs vēro un pasaka to brīdi, kad tu vari iesaistīties tajā kolektīvā, kad tu vari tikt interešu izglītībā un piedalīties. Un turpināt arī pasākumos spēlēt, jo uz skatuves jau nevar kāpt nesagatavojies. Tieši tā. Jā, bet runājot par tātad interešu pulciņiem Rūjienas vidusskolā, man ir vēl jāpiemina dažādas ārpusstundu aktivitātes. Tātad tautudejas, automodelismas, kokapstrāde, rokdarbi, vizuāli plastiskā māksla, lasīšana, ugunsdzēsības sports, volejbols, vieglatlētika un vēl daudzi citi, kādas tik nav iespējas Rūjienas vidusskolā. Bet tad jautājums jums visiem trim. Kāpēc, jūsuprāt, šie interešu pulciņi ir nepieciešami? Kāda šiem interešu pulciņiem ir loma un nozīme? Es gribētu teikt, ka tos interešu pulciņus šobrīd vajadzētu vairāk un tos bērnus interesēt, jo mums jau tajā laikā tas brīvais laiks bija, kas vairāk varbūt mācījās, tiem bija mazāk brīvā laika, bet tādiem kā man viņš bija. Un vienkārši, kā tu aizpildīsi to laiku? Kaut kur, tad nebija iespējams sēdēt ne datoros, ne telefonos, ne īsti televizoros. Tad vienkārši gājām un kaut ko darījām. Es arī tajos pašos ugunsdzēsējos esmu piedalījies sacensībās un atradu laiku gan tur, gan tam basketbolam, gan visam pārējiem sporta veidiem. Un jāpiemina, ka Dainis dziedāja arī korī, jo viņš bija dažs vecāks, un es tiešām vēl tagad atceros, kad viņa klasē bija tādi stalpi puiši, kas dziedāja jauktajā korī. Forši. Mēs bijām mūzikas novirziens. Jā. Mēs vispār mums tas sports ar mūziku bija savies. Tie vienmēr būtai orķestris, mums taču spēlēja joprojām. Tā kā mēs esam tā kā rokā. Jā, bet par to lomu un nozīmi interešu pulciņiem, kā jums, dāmas? Man liekas, tā ir ļoti liela. Man liekas, Rūjienai vispār, tas es vēl tagad ar tādu, piemēram, ar skaudību skatos, vienmēr sakoju līdzi, kas šeit notiek, un tāpat Facebookā visur redzu, un es domāju, cik var būt laimīgi tie Rūjienas bērni, kas šeit mācās, kas šeit dzīvo Rūjienā, ka tas ir tāds, es pat nezinu, man liekas, tāds kā gaismas, tāds centrs, tāds kā viss kopā, man liekas, un arī tā sajūta, esot tagad arī izlaidumā pēdējā, šos biju uz izlaidumu atbrauks, un tu redz, ka šeit to novērtē, ka tā ir vērtība. Jā, Rīgā tas viss tā paskrien garām, tur tā skola nav tas, man liekas, kas ir šiem bērniem sirdīs pēc tam. Tāpēc arī, man liekas, tie saldidojumi ir tik forši un tik jauki, un tā satikšanās vienmēr ir tik forši, un man liekas, tā ir milzīga bagātība, ko viņi iegūst šeit. Es domāju arī par mūziku runājot, protams, ka tās ir tās emocijas un visus, bet arī tā patstāvība, ko mēs iemācījāmies caur tiem pasākumiem un visiem, ka tev pašam jātiek ar sevi kārtībā, pašam par sevi jāatbild. Es domāju, tas arī bija šī patstāvība, arī tāda, pacietības tās treniņš. To arī var ieteikt mūsdienās, jo mēs jau zinām, kā mūsdienās viss zib gar acīm un reizēm tās pacietības tiešām ļoti pietrūkst. Tāda vērtība, milzīga vērtība, nekas ir. Jā. Tad jānovēl skolotājiem pacietību un skolēniem pacietību turpmākajā darbā. Teikšu jums paldies par sarunu. Tātad ar mani kopā bija Dina un Dainis Bērtāni un Gunta Kalniņa. Paldies! Rūjienas vidusskolai 105. Tātad turpinām Rūjienas vidusskolas 105. dzimšanas dienas svētku raidījumu. Un Evalds Siliņš, skolotājs, reiz ir teicis, ka
Bez darba nevar svētkus nopelnīt, un mēs te iepriekš esam daudz runājuši par skolas tradīcijām, par ārpus stundu aktivitātēm, bet tad jāparunā arī par mācību darbu. Un mums svētku studijā ir pievienojušās Rūjienas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Monta Brīnuma un divas bijušās direktora vietnieces Ingrīda Bērziņa un Agnes Inese Pakalne. Labdien! Labdien! Kāds interesants fakts, ka 1990. un 91. mācību gadā Rūjienas vidusskolā notika pāreja uz 12 klasēm un 10 ballu sistēmu. Ingrīda, jūs tajā laikā bijāt direktora vietniece. Jūs atceraties šo posmu? Protams, drusiņi atceros. Tātad uz 12 gadiem. Tā bija vienkārši izglītības kārtējā reforma, kur pārgāja no 11 klasēm uz 12 klasēm. Tālāk šī reforma nesa līdzi arī sev citu vērtēšanas sistēmu. Ja pirms tam bija 5 baļu sistēma, tad tagad, lai labāk novērtētu, taisnīgāk novērtētu, pārgāja uz 10 baļu sistēmu. Bet izstrādāti noteikti kritēriji, kā dabūt 10 balles un kā dabūt 5 balles, tas pie šīs reformas vēl nebija. Bet tad tas bija jāizdara, ja? Bet tas bija tāds mīnusiņš, bet to vajadzēja izdarīt jau pirms šīs reformas. Un pagāja vairāk gadi līdz, skolotāju darbības rezultātā nonāca pie secinājuma, par ko var likt 7 balles, kāda kritērija ir, kāda kritērija ir 10 ballēm, un tas nonāca darba gaitā. Pastīsimies video, kur Ingrīda ir redzama pirms vairāk nekā 20 gadiem. Mēs varētu mainīt mūsu skolas saturu un arī nosaukumu, jo mēs pirms kara un pirms neatkarības zaudēšanas bijām Rūjienas ģimnāzija. Es arī nemaz nedomāju, ka mēs varētu iegūt valsts ģimnāzijas statusu, jo šis ģimnāzijas status ir ļoti noteiktām skolām un viņš ir limitēts. Mēs varētu būt varbūt pašvaldības ģimnāzija. Skolas valdes priekšsēdētājs Ruberkungs vienmēr cenšas salīdzināt ar Naukšaniem. Atklāt sakot, tas man krīt uz nerviem. Man nepatīk, ka mūs salīdzina, mēs esam tik dažādas skolas. Rūjienas vidusskolai 105. Tātad ģimnāzijas status laikam neizdevās atgūt. Skolotājiem bija tāds pacēlums, kad tik labi rezultāti mums vispārībā daudz labu mācību sasniegumu rezultāti bija. Eksāmeni labi bija kārtoti, mūzikas novirziena klases labi mācījās. Mums bija iztaisīts pētījums, ka mūzikas novirziena klasēm ir augstāki sasniegumi, ka mēs varam. Bet jūs zināt, kā tas ir ar visām tām papīru darīšanām un visam tas paliek tā neīstenots sapnis, bet mērķis mums tiešām bija no sirds, mēs tā gribējām. Agnes, vai vēl joprojām Rūjienas vidusskola salīdzina ar Naukšānu vidusskolu? Kā tur ir? Es domāju, ka nē. Tagad ir kaut kā citādi kopš šie centralizēti eksāmeni. Es domāju, ne mēs paši mēdzam sevi salīdzināt un mums pat cik ir gribas ar kaut ko salīdzināt. Mēs vienkārši priecājamies, ka mūsu rezultāti ir kaut kur aiz Valmieras ģimnāzijām. Protams, mēs esam aiz ģimnāzijām. Un tūlīt aiz Viesturskolas, tā kā mēs vienkārši paši sevi slavat. Gribas, tas ir tāds kā gandarījums, ka mēs arī varam. Šogad aprit 50 gadi kopš strādājat Rūjienas vidusskolā. Bagātīga pieredze ir iegūta. Kas jums ir tās spilgtākās atmiņas tieši runājot par mācību darbu? Par mācību darbu runājot es katrā gadījumā strādājot, Ingrīda man bija tā kā draudzene, es jau biju tā kā kaut ko iepazinusies ar daļu kaut kādu darbu, palīdzēju Ingrīdai stundu sarakstu sastādīt un tā. Un tad pēkšņi kā zibens no skaidrām debesīm bija, kad Ingrīda aizgāja uz Naukšēniem. Te viņa negribēja Naukšēniem, kad salīdzina Rūjenu Naukšēniem, un viņa aizgāja uz Naukšēniem. Un kā mās pilsētā teica, tas bija diezgan tāds kritisks posms, arī skolotājs Servins, otrs direktora vietnieks aizgāja strādāt uz Valmieru,
un ka būs grūti, un tad es tā domāju, jāmetās tajā duļķainajā ūdenī iekšā, un tad mēs arī no direktora vietnieces, man vislabāk tā kā palicis prātā tāds, jo man gribas, ka kaut kas ir jādara. Un mums iesākumā bija tikai, īstenībā man ļoti šajā laikā, tās tehnoloģija attīstība ir gājusi priekšu. Iesākumā mums bija viena interaktīvā tāfele, kas ir vēl tagad, un tad parādījās iespēja šim dabaszinību projektam, tieši tehnoloģiju ziņā un materiālās. Un tad man ļoti patīk, kā mēs ar skolotājām, fizikas, ķīmijas, bioloģijas braucām skatīties, kā labāk iekārtot. Mums labi izdevās. Un šobrīd tas arī tā kā turpinās kaut kādā veidā? Tagad ir atkal cits nākošās kārtas, ir Multiņa par tām pastāstīs atkal nākošās, bet tas bija pirmais, kad mēs dabujām 4 interaktīvās tāfeles uzreiz, jaunas iekārtas, jauns tos uzskats līdzekļus, tagad atkal, protams, sensori laboratorijas darbiem, jo, lai vai cik tas jokaini nebūtu, pagājušajā gadā nācās pēc 49 gadiem sākt atkārtot fiziku. Un tad vienkārši salīdzinot ar to, kad cik vienkārši ir patīkami salīdzināt un arī tagad joprojām ielausties tajās tehnoloģijās. Tas ir jauki. Es gribētu iebilst. Mēs visi esam dažādos projektos bijuši dažādās ārzemēs. Zviedrijā ir vairākas reizes, Vācija, Spānija, kur tik neesam skolotāji ar projektiem, projektiem bijuši. Un jāsaka, lielā daļā no šīm te skolām nekad nekur netika spiests uz šīm te tehnoloģijām, kā tas bija Latvijā. Tāpat ir Rūjenas skolā, tāpat visās mūsu apkārtējās skolās, kas bija spiests uz tehnoloģijām. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet tā tas bija. Jā, vēl viens fakts ir tātad par 1978. un 79. mācību gadu, kad ir apkopota statistika, ka Rūjenas vidusskolā strādā 18 absolventi. Monta, tu arī esi absolvente un esi šobrīd arī skolotāja. Kā tu izdomāji atgriezties savā skolā? Skola vienmēr man ir bijusi ļoti mīļa un tuva, tāpēc es arī nekur tālu varbūt neaizgāju no Rūjenas pēc vidusskolas absolvēšanas, lai gan nekad nebija īsti doma par būšanu par skolotāju, un tad vienmēr tas likās, ne jau es un nekad mūžā, bet tā studēju un nestudēju pedagoģiju, studēju un visu laiku kaut ko dzirdu par to, ka man ļoti labi sanāk paskaidrot studiju biedriem, kaut ko palīdzēt un tad radās iespēja pastrādāt arī Sosbērnu ciematā kā privāta skolotājai, un arī tas kaut kā sāk likt aizdomāties to vārdu skolotājs pārāk daudz dzirdu. Un tad sāku meklēt iespējas pēc studijām, kā tad es varētu pārkvalificēties. Un tā pavisam nejauši, īstenībā neapzināti nonāca Rūjienā, jo es nezināju, ka Rūjiena būs tā skola, kas meklēs pedagogu. Es zināju, ka es piesakos tikai būt par pedagogu un mācīties kaut kur Vidzemē, bet ne Rīgā. Neesmu tik drosmīga laikam Rīgai. Un tā sanāca, ka tieši tā vienīgā vakance, kas bija Vidzemē, man piemērota, bija šeit pat Rūjienā. Un tad tā likās tāda zīme no debesīm, ka tad ir jāiet uz šo. Un tieši pedagoga trūkums laikam ir šobrīd tāda milzīga problēma, un arī agrāk ir bijusi problēma, vai ne? Tādos mācību priekšmetos, kur ir mazāk stundu, tur vienmēr ir bijis problēma ar skolotājiem, jo kurš skolotājs tad gribēs strādāt uz kādu ceturdaļu slodzi vai kā, un tad ir jāapvieno savs darbs ar kaimiņu skolām. Un kas domā, ka šī te rotēšana starp vienu skolu, otru un kaut kā trešo skolu, lai dabūtu skolotājas slodzi, tā var tikai runāt tas cilvēks, kas to nav izbaudījis. Tas ir ļoti liels sloks un arī līdzekļu un resursu te patēriņš šeit. Tas nav labi, šī rotēšana. Jā. Un sloks tas ir visiem, pašam skolotājiem, kuram ir jābraukā, arī kolēģiem iespējams, un noteikti arī pašiem skolēniem, kur šim skolotājiem nevar piekļūt katru dienu. Kas jauns ir ieviests Rūjenas vidusskolā? Piemēram, 2004. gadā ir ieviesta tradīcija, ka Rūjenas vidusskolā tiek pasniegts gada skolēna tituls. Tas arī laikam ir tāda tradīcija, kas vēl projām turpinās.
Jā, tā ir joprojām aktuāla tradīcija. Mēs mēdzam pārunāt šos nosacījumus, kurš var iegūt gada skolēnu un cik daudz skolēni katru gadu var pretendēt uz šo. Bet šķiet, ka esam atraduši labu tradīciju, kā godināt tos mūsu skolēnus, kas ir ne tikai labi mācījušies akadēmiskajā jomā, bet arī pierādījuši sev daudzās citās jomās, jo kritēriji ir, ja nemaldos, 4, jāatbilst skolēnam ir vismaz 3, tad tās mācības varbūt pat nebūtu tas izšķirošais. Un kā ar tātad vēl viena lieta, kas ir arī ieviesta, ir stipendijas. Skolēniem ir arī iespēja iegūt stipendiju. Jā, vispār valstiski skatoties, ir ļoti daudz iespēju iegūt stipendijas. Mūsu skolā, kā skolai, šobrīd tādu iespēju nav, bet ir novadā, un līdz ar to Valmieras novadam ir kārtība, kā piešķir stipendijas par mācību sasniegumiem, par dalību olimpiādēs, konkursos un arī aktivitātēm un sasniegumiem interešu izglītībā. Un, protams, ir arī daudzas stipendijas, ko var iegūt valsts līmenī. 100-gadas stipendija, dažādi fondi. Tā kā skolēniem ir kaut kāda arī ārējā motivācija sasniegt augstākus rezultātus un tikt novērtētiem. Bet arī vēl kādi jaunumi, jaunievedumi, kas ir bijuši mācību darbā pēdējo gadu laikā? Grūti pateikt, jo jaunievedumi ir daudz, laiks piespiež mūs mainīties, ir īpaši pēdējie gadi, un viss Covid laiks piespieda pilnīgi, katru dienu bija kā jaunievedums, bet tas, ko kolēģi Agnese minēja, bija dabazinību projekts kādreiz, un viens projekts beidzas, sākas citi, un tad arī mēs šobrīd gaidām jaunu projektu, kurā Rujienas vidusskola iesaistīsies, kas arī mums jau nākamā mācību gada beigās sola attīstīt atkal dabazinību jomu, kur ir paredzēts pārbūvēt kabinetus, kas skar šīs dabaszinības, izveidot jaunu ļoti plašu laboratoriju, ko izmantos gan fiziku, gan ķīmijas, gan bioloģijas skolotāji un skolēni, kā arī, protams, iegādāties jau iepriekš minētos interaktīvās tāfeles, tagad tie ir interaktīvi ekrāni, un ļoti ceram, ka mums būs iespēja iegādāties pilnīgi visām klasēm. Un tad sanāk, ka direktoru vietniekam ir jābūt arī projektu vadītājam, acīm redzot arī šad un tad skolotājiem, vai diezgan bieži arī skolotājiem, tā kā dažādas šīs jomas jāpārzina, vai ne? Vai es drīkstētu, jūs jau izdzēsīsiet, vai es gribētu teikt, ja politikā visiem ministriem ir kaut kādi palīgi, un tos bieži vien sauc par pelēkajiem kardināliem, tad mācību pārziņas ir skolas pelēkais kardināls. Cilvēks, kuram patiesībā īstā vara nav, jo tā ir direktoram, bet viņam ir ļoti lielas iespējas. Un viņš patiesībā vada. Jā, no mācību pārziņa ir no viņa stingrās stājas, no drosmes pastāvēt, tas ir ļoti svarīgi. Cik stingrs mugurkauls ir vietniekam? Ļoti svarīgi tas ir. Jā, vēl viens jautājums jums visām trim. Kas tad ir jūsuprāt svarīgākais mācību darbā, lai skolotājs mācītu, skolēns mācītos? Agnes, kā jums šķiet? Es domāju tā, ka katram mums ir tūs savs priekšmets, un es vienmēr esmu uzskatījusi, ka visi nevar būt matemātiķi, visi nevar būt fiziķi, bet vienkārši man ir jāvar ieinteresēt, lai to manu priekšmetu apgūtu. Ir diezgan grūti ieinteresēt, jo ja līdz 9. klasē, kur ir obligāti tā, bet es domāju, ka vidusskolēniem vajadzētu tomēr atnākot vidusskolā lielāku motivāciju zināt, kad tu esi mācies vidusskolā un tomēr, tā kā katram savā jomā, katram izglītojamajam savu jomu un nevar būt visos jomos vienlīdz spēcīgs. Kā jums? Lai gan pētījumi liecina, ka skolas vadības darbs skolēnu sasniegumus, piemēram, var ietekmēt aptuveni 20%, skolotāja darbība 11%, 16, 18%, tad jāsaka, ka vairāk jau tomēr šo te veiksmīgo mācību procesu nodrošina arī skolas vide, mikroklimats, savstarpējās attiecības skolotājiem un skolēniem, un ne tikai, un arī, protams, vispārīgie uzskati un tas, kas notiek sabiedrībā. Tā kā tas ir tāds process, kas ir ļoti, ļoti sarežģīts un ne tik viegli īstenībā ietekmējams. Ingrid, kā jums šķiet? Tā man šķiet, ka ir ļoti svarīga ir mērķtiecība, mērķis.
Un ka te viens nav karotājs, tikai skolotājs vai skolēns. Es domāju, ka tā ir ļoti liela nozīme ir ģimenei. Kā ģimene ir nostādījusi to, kas, arī tās gaidas no tā bērna, ja, kas viņš varētu būt. Kad šī te mērķtiecība ir ļoti svarīga un šī te drosme to mērķi izvirzīt un tos līdzekļus atrast, kā to mērķi sasniegt, ka tas ir diezgan būtiski. Un es domāju, ka visa šī te pāreju šo te kompetenču izglītību, kas tagad ir, ka tas prasa ļoti, ļoti nopietnu vecāku skolas un bērnu sadarbību. Te ir jābūt visiem stingram mugurkaulam, jo es ļoti labi atceros, ka bija iespējams pārējot uz reformu, kas bija 80. gadu beigās, kur skola varēja izvēlēties programmu. Vai tā bija dabas zinātņu programma, kur mācīja fiziku, ķīmiju, bioloģiju, vai vispār izglītojošo, kur mācīja dabas zinātnes. Tas stādaties priekšā, kas notika ar bērnu, ar skolas vadību, kas atļāva šo te programmu ar dabas zinātnēm. Viņam patiesībā tika nogriezts ceļš tālāk kaut kādu mērķi sasniegt. Tu stāvēji pie medicīnas akadēmijas durvīm, un tev nebija fizikas atzīme, tev bija dabas zinātņu atzīme, un tu nevarēji studēt. Tā kā šis te mērķis un tā mērķa sasniegšana un tie līdzekļi, kā to mērķi sasniegt, tas arī ir būtiski. Jā, nu tad veiksmi un izturību turpmākajā darbā un teikšu paldies jums par sarunu. Paldies tātad Ingridai Bērziņai, Montai Brīnumai un Agnesei Inesai Pakalnei. Paldies! Rūjenas vidusskolai 105. Mūsu noslēdzošais temats ir skolas mediji. Tāpēc es esmu uz svētku studiju uzaicinājusi māti un meitu Rūjenas vidusskolas absolventes Ditu Balodi un Kati Luīzi Kašu. Labdien! Sveiki! Lai skolēniem, skolotājiem un visiem citiem interesantiem pastāstītu par to, kas skolā notiek, periodiski Rūjenas vidusskolā ir iznākušas dažādas skolas avīzes. Piemēram, jau 20. gadsimta 40. gados varēja lasīt mēnešu rakstu Atvars. Tāpat ir bijuši arī dažādas sienas avīzes. Tad 90. gados darbojās pat divas avīzes – Izsaukums un Skava. 2000. gadu sākumā skolēni veidoja avīzi ar nosaukumu Spēriens un Saki jā, saki nē, arī laikam labvēlīgā tipa dziesmas ietekmē. Un tad vēl ir izdota avīze Sapņu saule, un viens no pēdējiem izdevumiem ir Starpbrīdis. Nu tad jautājums jums abām, vai jūs kādu no šīm avīzēm atceraties, vai ir vismaz dzirdēts par kādu no tām? Dzirdēts ir Izsaukums, bet, lai es pateiktu, kas tur bija, kas tur darbojās, es nezinu. Tie ir 25 gadi, 26. 26. Jā, 26 gadi. Jā, es atceros Starpbrīdi, tas bija kaut kāds 11. gadu sākums, pati vēl darbojos, pāris rakstus rakstīju, atceros, kā gāju intervēt šahu pulciņu vadītāju. Tā kā nedaudz ar to sanāca padarboties, bet viņš ļoti mazu laiku bija. Tā kā. Jā, paskatīsimies, ko par skolas avīzēm Skava un Izsaukums domāja 77. izlaiduma absolvente Ilze Rulle. Kā tu vērtē, ka skolā ir divas avīzes? Es to vērtēju pozitīvi. Laba konkurence vienmēr nāk par labu. Un kā tu uzskati, kur avīze ir labāka? Abas avīzes ir labas. Ko tu domā par Izsaukumu? Pēdējā laikā ļoti laba avīze. Un par Skavu? Viņi ir tādi, kādi viņi ir, un varbūt viņi būs labāki. Avīzēs Skava ir vairāk tāds informatīvs raksturs. Mēs cenšamies skolēnus informēt par to, kas būs, par to, kas ir jau pagājis, un atgādināt dažas lietas, kas ir nepieciešamas mācoties Rūjenas vidusskolā. Rūjenas vidusskolai 105. Jā, runājot par avīzi Izsaukums, tā no sākuma bija tā kā klases avīze, un tāpēc tam izauga par skolas avīzi. Bet tik tālu par tiem 90. bet vēl runājot par skolas medijiem, jāpiemina arī skolas radio. Un tad pirmo reizi radio pārraides un mūzika izskanēja jau 20. gadsimta 60. gados, bet 90. gadu beigās bija tāds otrais radio periods. Skolas radio atkal atgriezās 2019. gadā tradicionālā
basketbola turnīra laikā. Un Kate, tu tajā laikā darbojies arī mazliet pie radio izveides un mācījies 12. klasē. Jā, es to atceros. Respektīvi, mums bija iespēja tikt pie aparatūras. Bija atkal tradicionāls basketbola turnīrs. Domājam, ka ko jaunu varam pārsteigt visus basketbolistus un viesus un skolniekus un skolotājus. Un tad radio bija tā ideja, kas varētu baigi labi aiziet. Diemžēl dienā pie tā nedarbojos, bet palīdzēja ierakstīt pāris radio džinglus. Es gan biju ļoti apslimusi, man teica, tāpat laba balss, nāc ierunāsim. Tas labi. Bet jā, tas, manuprāt, ir forša aktivitāte un interesanti visiem klausītājiem. Nu, 90. arī bija radio, jā, tu atceries? Es atceros, jā, mums radio laida starpbrīžos. Skanēja mūzika, bija Skanēja mūzika, jā, nekas tā baigi nerunāja, bet skanēja mūzika. Un, ja es nemaldos, tas bija cauri ēdamzālei, otrā stāvā bija tādas speciālas telpiņas, jā, kur jaunieši darbojās. Neatceros, kurš. Bet es gribu domāt, ka Inters Rešetins arī tur Inters Rešetins bija viens no, principā bija 4, arī jāpiemina Kalvis Kalniņš, sveicienu viņam, viņš bija arī aktīvs, kurš darbojās, laikam gadu vecāks par tevi, mācījās, vai jaunāks, 11. klasē mācījās. Jaunāks, viņa pārņēma laikam no mums, jā, bet tā gāja starpbrīžos, skanēja. Bet viss izrādījās, ka nemaz nebija tik vienkārši, bija dažādi viedokļi par to, vai skolas radio ir nepieciešams. Paskatīsimies, ko par to domāja skolēni un skolotāji pirms vairāk nekā 20 gadiem. Vai ir vajadzīgs skolai savs radio? Nenoliedzam, ka jā. Kādēļ? Tādēļ, ka būs iespēja operatīvi jebkuru informāciju paziņot visiem skolniekiem nodot. Bet arī tādas pretrunas, kā šī mūzika, kur varētu skanēt, ka viņi varētu radīt skolā nekārtību. Nekārtība pati mūzika par sevi? Jā, ka skolēni varētu būt neorganizētāki, nespēt stundē koncentrēties. Es domāju, un es redzēju, ka tie, kas izstrādāja šo radio, kas strādāja pie radio iekārtošanas, viņi izstrādāja nolikumu, kur bija rakstīts, ka tiks saskaņot šī mūzika ar skolas psihologu. Vai ir vajadzīgs skolas radio? Jā, kāpēc gan ne? Kāpēc tu domā, kāpēc vajadzētu radio? Tāpēc, kad skolā jautrāk, interesantāk un mūzika varētu būt smagāka. Varbūt tas tieši radīs nedisciplinētību skolēnos. Nē, es domāju, ka viņi kārtīgāk uzvedīsies un klausīsies. Nedzīvos pa stundas, pa klasēm. Jā. Valdi, kā tu domā, vai vajag skolā radio? Radio vajag tādā ziņā, ka, kaut vai tāpēc, ka, piemēram, daudz saka, ka, kas Ruenas vidusskolā nav radio, nav datorklase, un tāpēc aiziet uz Valmieru, mums ir radio tagad, vismaz viens, mums ir datorklase, arī varbūt būs pavasari, un mūsu skola būs baigi labāk. Ruenas vidusskolai 105. Dīta, ļoti daudz video ir tapuši 90. gados. Vai skolai bija kāda sadarbība ar Ruenas televīziju? Tu tajā laikā darbojies kā skolēns Ruenas televīzijā. Jā, mēs darbojāmies, bet tie video jau ir vairāk tā kā mūsu vidusskolas laikā, bet tā aktivitāte jau notika no pamatskolas laika, no kaut kādas 9. klases. Un es zinu, kad mēs ar Ingu Spriņģi braucām uz Tērvetu, uz nometni televīzijas, kur mums vadīja Gundars Rēders un tādas visādas beigās. Jā, mēs darbojāmies, un tad sāka tajā laikā, tie sižeti jau bija tādi, kādi viņi bija tur. Es nebiju baigi aktīvā, bet ja es tā mājās pārdomāju par to, kāda bija televīzija tajā laikā, man gribas salīdzināt, kad viņa bija jauniešu centrs ar profesionālu ievirzi, jo ir cilvēki, kas ir nākuši televīzijā un aizgājuši par speciālistiem tālāk, un jā, mums bija tā priekšrocība, ka televīzija filmē gan mūsu 9. klases izlaidumu, žetonu vakaru, gan 12. klases izlaidumu, viss ir iemūžināts, pat manas kāzas televīzija filmēja. Kas tev ir vēl prātā tādi spilgtākie sižeti no Ruenas televīzijas laikiem? Arī, piemēram, par Ruenas vidusskolu saistībā, kas ir? Ar Ruenas vidusskolu man nav saistībā, bet es tā vienu gan es tā visu mūžu atceros. Televīzijā strādāja pašas pirmās telpas bija Ruenā ceļdaļas mājā, un pēc tam pārvācāmies tur uz kultūras nama apakšu. Un strādāja Ivo Kirčblats, un mums ir sižets, jāfilmē tāda 100-gadīga tantiņa Jeros,
un Ivo taisa sižetu, un es braucu līdzi, un viņš intervē to tantiņu, un es aizmugurē stāvu. Un viņš intervē, un viņš beigās tai tantiņai prasa, nu kā jums izdevās nodzīvot līdz 100 gadiem? Un tā tantiņa skatās, es nenomiru. Nu tādi, tie kuriozi jau visādi ir bijuši. Jau otrs tāds kuriozs, ko mans nelaiķis tēvs vēl līdz savai miršanas dienai atcerējās. Televīzijā bija apsveikuma koncerti. Ik vakar varēja zvanīt un apsveikt savus tuvākos, un man tētim dzimšanas diena. Un, ieliksim apsveikumu tētim dzimšanas diena apsveikuma koncertā. Un mans tēvs tāds Radio 2 piekritējs. Un mēs viņam ielikām Prodigy. Viņš visu mūžu to cerējās kā labāko apsveikumu. Tā. Bet jā, tā bija tā darbošanās un īstenībā jauka. Tā bija tāda saturīga laika pavadīšana. Bet tas bija tāds brīvprātīgais darbs, kā tāds pulciņš savā ziņā. Jā, tas bija kā pulciņš, tas bija kā brīvprātīgais darbs. Vēlākos gados, kad jau mans vīrs piedalījās televīzijā, tad jau bija drusciņi savādāk, tad jau operatoriem kaut kādas naudiņas maksāja, bet manā laikā tas bija pilnīgi brīvprātīgs darbs, gājām un darbojāmies kaut ko paši ar savām idejām, Vidar Zviedrs to apspēlēja un pamācīja un tāds. Jā, Kati, tu esi savā ziņā gājusi vecāku pēdās un arī esi darbojusies mediju pulciņā, ko agrāk vadīja Uldis Rusmanis, un jums bija arī iespēja aizceļot uz Japānu. Pastāst par to vairāk. Jā, es runāju par vecākiem. Man tieši jāsaka tētim paldies par to mīlestību pret fotogrāfiju un pirmās kameras nodrošināšanu un ielikšanu kaut kādu pamatu. Bet iespēja darboties, tas ir kaut kas fantastisks. Joprojām, kad dzīvē satieku cilvēkus, sākot mācīties augstskolā, tur katrs rāda, ko viņi tur ir skolējis. Tur tādā Erasmus bija, mums tur tāds pulciņš un tāds, un tad es nolieku uz galda savukārt, es esmu bijusi Japānā, un tad visi aizvarās. Bet fantastiski iespēja, esmu bijusi 2 reizes, gan vienkārši kā pieredze lieliska, gan arī tāpat iespēja darboties ar tehniku, ar kur mums ikdienā man nebija bijusi iespēja darboties ar dažādām lēcām, tās iespējas dažādās fotosesijās izpausties un, protams, apgūt Japāņu kultūru. Tā kā fantastiski iespēja tā ir. Bet šis mediju pulciņš, tas bija kā skolas pulciņš, vai tas bija vairāk? Viņš skaitījās zem kultūras nama, bet viņam bija sadarbība ar skolu, tāpēc tur vienkārši piedalījās skolnieki un par gadu pāris mēs satikāmies. Tur Uldis uzdeva kādu uzdevumu, aiziet un nofotografēt tādā stilā, vai tā, lai būtu redzama tur tāda tehnika, un tad mēs tur satikāmies nedēļas beigās kādā sestdienā vai svētdienā, rādījām uz lielā projektora savus darbiņus, komentējām, un tad arī tā notika tā izvēle, kurš brauks uz Japānu. Mēs katrs sagatavojām tādu mazu portfolio, iesniedzām, izvērtējām, un tad izvēlējās 3 cilvēkus, kas varēs doties. Un bija arī kāds uzdevums Japānā, kas jums bija jādara, arī bija jāfotografē? Jā, protams, tur sanāk, tas ir kā konkurss viņiem, tur ir arī vietu ieguvēji, lai gan Japāņiem tā kultūra ar vietu dalīšanu ir tāda interesanta, viņiem principā tā nepastāv, tāpēc visas medaļas izstās vienādi, visas balvas ir vienādas, bet tas, protams, nav svarīgi vispār. Un sanāk, ir 3 fotosesijas, un katra ir savādākā vietā. Pirmā ir viņu tai festivālā, tā kā mums ir pilsētas svētki, viņiem ir tāds kā festivāls. Tad otrā mēs kāpjam kalnā, un tur kalnus fotografējam. Un trešā ir brīvā tēma, tiek dota aptuveni stunda, var staigāt pa pilsētu, jo pa nedēļas laikā var sarunāt ar savu tulku, ka viņš sarunāt kādus vietējos var pafotografēt, un tad tāda brīvā tēma. Nedrīkst izmantot nekādus filtrus, nedrīkst apstrādāt. To, ko tu redzi, to arī iesniedz. Jā, lieliski, ka arī šī sadarbība vēl projām turpinās. Rujienas pilsēta, tātad ar Higašikavas pilsētu vēl projām draudzējas un viss vēl notiek, lai gan mediju pulciņš gan, diemžēl, vairs nepastāv Rujienas vidusskolā, bet tāds noslēdzošais jautājums ir par to, kāpēc, jūsuprāt, šāda skolas medija ir nepieciešama? Vai tā ir skolas avīze, vai tas ir skolas radio, vai kāda cita veida aktivitāte, kur skolēni var veidot šo saturu? Mamu? Es varu pateikt ļoti laba vieta, kur sastapt nākošo vīru. Mēs ar vīru iepazināmies televīzijā. Es domāju, ka vajag, tā taču ir pieredze, tā ir iespējas, tā ir kvalitatīvi pavadīta laika iespējas jauniešiem. Es domāju, ka noteikti vajag, tur nekas ne...
visi būtu tikai ieguvēji. Gan nākotnes televīzija, gan vietējie bērni un jaunieši. Jā, es absolūti piekrītu. Un ieguvēji ne tikai mēs paši, bet arī visi apkārtējie, kas kaut vai nedarbojas, jo viņiem tiek nodrošināts interesants saturs dažādos, jo mūsdienās tas vairāk aiziet sociālajiem medijiem, tās pašas sociālās platformas. Uzreiz ir interesantāka tā skolas ikdiena un skolas vide visiem iesaistītiem. Un arī, ja mamma atrada vīru, tad es atradu savu nākotnes profesiju. Un tad ieguvēji mēs esam visi. Jā, tā kā noteikti var paplašināt gan savu interešu loku, gan atrast nākotnes karjeras iespējas. Jā, paldies. Un vēl es nevaru neparādīt vienu svarīgu video. Es pat zinu, paskatīsimies. Kā tu sev iedomājies, kad tu atbrauksi uz salidojumu? Droši vien, kad es nezinu, ir divi varianti, vai nu būs lietišķā kostīmiņā, vai galīgi džinsos un maikā un kaut kādā trakā, nezinu, frizūrā. Rūjenas vidusskolai 105. Nu, Dita, es nevaru nepajautāt, kas tad tev bija mugurā tavā pirmajā salidojumā? Lietišķs kostīmiņš? Pirmajā salidojumā? Jā, jo jautājumā nebija par... Es domāju, ka tu man prasīsi, kas man šodien būs mugurā. Bet kas bija pirmajā? Salidojumā man bija oranži mati un zaļa kleita. Daudz nekas nav mainījies, tikai matu krāsa. Un man ir harizma un kas viss uzkrājies tikai ar gadiem. Lieliski. Nu, es ceru, ka arī šodien mēs redzēsim trakas frizūras un arī lietišķus kostīmiņus. Tā kā teikšu jums paldies par sarunu un lai jums arī brīnišķīga diena. Paldies! Rūjenas vidusskolai 105. Mūsu svētku raidījums jau teju ir noslēdzies. Vēl tikai gribu atgādināt par šīs dienas aktivitātēm. Pulksten 15:30 Inga Spriņģe 75. izlaiduma absolvente aicina pievienoties drosmes diskusijai. Pulksten 17. dosimies žetonu parādē un gājienā, savukārt pulksten 18. būs iespēja dzirdēt skanīgu svētku koncertu. Un būs vēl daudzi citi notikumi, bet ar visu saldojumu programmu jūs varat iepazīties Rūjenas vidusskolas Facebook lapā vai arī klātienē Rūjenas vidusskolā. Paldies, ka skatījāties, lai jums priekpilnas 105. dzimšanas dienas svinības. Visu labu!